Nedēļu pirms kartingu čempionāta mačiem Madonā norisinājās sajietas vecmotīgu kartingu īpašniekiem, proti sacensība pa šīs pilsētas kartudromu, kur pēdējā sacīkste norisinājās pirms 20 gadiem. Tā teikt retro sacīkste, retro trasē. Ieskaitē ar Minskas motoriem te pārliecinoši uzvarēja vecmeistars Eduards Daņļevičs, bet čezet ieskaitē vietējais madonietis Vairs Grava. Un viņiem bija pa ko cīnīties, jo vienkops te pulcējās gana daudz cilvēku, kuru garāžās vēl ievojušā kārtībā ir saglabāti pagājušā gadsimta kartingi. Tā vērtējumā spēkratiem, kuru no tā laika tehniskajiem noteikumiem nebija atkāpes, pie zelta tika mārupietis Normunds Majinieks. Izrādās, vecmodīgi kartingi Latvijā ir daudz, par to stāst pasākuma rīkotājs, kartingists jau 3. paudzē. Kopumā pa telefonu apzināti bija kādi 60 dalībnieki, bet ieradās kopā 33. No tiem bija 19 Minskas un čezetes, kas bija pēc tehniskajiem noteikumiem, mums bija īstie retro. Tiešām autentiski kartingi šajos laikos mums ir garāžās saglabājušies? Ir. No tiem 19, jāsaka godīgi, ka 5-6 bija saglabāti tiešām veco PSRS laiku garā. Krievu riepas, krievu rāmis, motors pats pa sevi, bet bija arī jaunāki, jo pirmajos brīvos laikos vēl bija Minskas, gāja Latvijas čempionātā. Čezets laikam ne, to es nezinu, biju maziņš vēl toreiz. Tās Minskas jau bija jau ar mūsdienu kartingiem, rāmiem, viss tur spoilerīši, plastmasiņas, viss kā vajag, viss nopietni, ja? Bet pie mums bija 5 tādi īsti retro, un tad pārējie bija krievu rāmji, bet jau ar sliku riepām, piemēram. Šādas tādas izmaiņas veiktas to konstrukcijā, kas gluži vairs tā kā neatbilst PSRS laiku standartam. Vecmeistari arī bija tādi slaveniem vārdiem? Viņš gan nebrauca, bet viņš ļoti daudz tehnikas sagatavoja tam pasākumam, tāds Zintars Kristofsons. Viņš tur sabūvēja čezetas Minskas un Dievs zina vēl kaut ko. tam cilvēkam tiešām rokas ir pareizā vietā un galva strādā. Bet tur bija diezgan daudz tādi jau vīri gados, kuri ir kādreiz bijuši. Es varu pasaukt, varbūt kāds atcerās Oskars Zeila. Mans tēvs bija Valdis Brutāns, seniors. Arī vēl viens braucējs no Aiviekstes kluba Daugavpiliešiem bija Eduards Daņļevičs. Tas arī ir vecais braucējs. Pasākums ir aizgājis uz urā un ir par domu uztaisīt nevienu gonku vienā gadā, bet tādu seriāli. Seriāli gluži nē, bet atsevišķas sacensības vairākās Latvijas pilsētās, vecajās trasēs. Tagad arī apzinu vecās trases, kurās vēl var pabraukt. Tur saraksts ir diezgan garš. Kādreiz Latvijā bija vairāk kā 10 trases darbojoši. Ja? Tagad mēs esam palikuši principā pie 2 tikai. Bet retro kartings būs, veidosies kā tradīcija. Klausies, tu esi uzvarētājs tajā absolūtajā vērtējumā starp retro kartingiem, tā teikt, autentiskākais no autentiskākā. Tā sanāca, ka viņš ir vairākās rokās bijis. Sākumā viņš bija Mārupas tehniskā sporta kluba direktoram Jānim Ļebeģevam, pēc tam viņa dēlam, manam mehāniķim Dzintaram, pēc tam pie Māra bija. Paldies Vladimiram, kurš viņu uzrestaurēja. Nedēļu pirms gonkas es viņu vienkārši nācās kaut kā nopirku. Pa visu nedēļu sabūvējām, lai varētu braukt. Kas tev bija? Tas āķis pirkt tādu braukt? Nezinu, kaut kā 20 gadu atpakaļ bija ar Čaiņiku braukts, Minsku. Tad kaut kā bērnību laikam kaut kur uzspēlēja. Bet, sagribējās vienkārši. Visgrūtākais jau bija beņķis, bet paldies Vladimiram, kurš viņu uzlīmēja. 2 dienas un viss notiek. Liels gan es esmu te viņā, bet kaut kā varēja izbraukt. Jā, tiesa tur vairākums jau brauc, jau nevairs ar vecām riepām. Varēja turēt līdzi pārējiem. Rezultāts rāda par sevējo. Viss jau notikās. Bija jau tā grūtāk, bet iet viņš. Slīd gan, bet tā kā vecajos labajos laikos. Publikai patika. Jā, pastāst vispār, ar ko jārēķinās braucot ar vecu kartingu. Noteikti motors karst jau 2. aplī.
Nu, nekas nekarst, viss ir pareizi, Dzintars mehāniķis ir sabūvējis, nekas nekarst, viss notiekās, viss iet kā vajag un kādreiz taču brauc ar viņiem. Nu, kādreiz dulākā tehnika Krievu laikos tā bija. Nu, bērnībā laikam neizsapņots sapnis tas ir. Jā, nu, Madonas trasa, laba? Nu, manam svaram laikam viss ir labs. Man jau viņš šūbojās. Bet, nu, man tā liekas, ir slikti dejotāji tikai. Bet, nu, viņš iet, viss notiekās. Kādreiz mēs braucām un tagad, tā kā Valdis teica, kad atdzims noteikti vecās tehnikas viss, jo cilvēkiem, nu, tie līdzekļi tā. Mazāk vai vairāk, un tad vēl no šķūnīšiem ārā šitāds dzelžs. Braukt gribās.